Labdien! Mani sauc Inita Šveida, un ar šo video es vēršos pie jums kā coach, kā bioenerģētiķis un kā metaforisko karšu terapeits. Kāpēc ir radies šis video un ko es ar to gribu jums pastāstīt? Īstenībā, es esmu ļoti liela prieka un tādas salīdzinoši lielas laimes sajūtas pārņemta. Un tas viss ir kāpēc? Tāpēc, ka beidzot es esmu atradusi vienu fantastisku palīgu sev, kā palīdzēt cilvēkiem atrast atbildes un mainīt viņu problemātiskās dzīves situācijas. Un par ko tad iet stāsts? Dievs radītājs visums, ja mēs esam radīti pēc Dieva līdzības, par to ir rakstīts Bībelēs, par to ir rakstīts Vēdās, tas nav apspriežams, tad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka arī mēs katrs savās dzīvēs spējam būt radītāji, ja mēs esam pēc līdzības. Un mēs esam pēc līdzības. Tātad, ja mēs esam radītāji, tas nozīmē ko? Tas nozīmē, ka mūsu spēkos ir ne tikai nest visu to, kas mums ir uz šo brīdi. Un tās ļoti bieži mēdz būt pavisam nepatīkamas emocijas un jūtas nepieņemamas situācijas, daudz un dažādas slimības. Mums ne tikai tas ir jānes sev līdzi, bet mēs to varam droši atstāt. Mēs šo situāciju varam mainīt, radīt citu realitāti savās dzīvēs un jau ar citu dzīves kvalitāti iet uz priekšu. Kas man ļauj jums šo te pasniegt? Jau tā ir mana pieredze. Un par ko viņi liecina? Viņi liecina par to, ka katram no mums apkārt ir viss tas, kā cienīgi mēs uz šo brīdi esam. Gan tās ir attiecības, gan tas ir materiālais stāvoklis, gan tā ir vide, kurā mēs mājojam. Un ja mums liekas ar savu prātu, ka tas tā nav, diemžēl tā viņš ir. Ja? Un kāpēc? Kāpēc es to tā saku? Man atkal drusciņi jāatgriežas pie tā, no kā mūsu būtība sastāv. Ļoti vienkāršot. Mēs esam tāds aizbergs. Ir aizberga redzamā daļa un ir aizberga neredzamā daļa. Mūsu būtībā tikai 5% mēs esam pie apziņas. Ko es tagad šobrīd domāju un jūtu, ja? Tad konkrēta apziņa. Tā ir tā aizberga redzamā daļa. Bet veseli 95% tā ir mūsu neredzamā daļa. Aizberga neredzamā daļa. Tā ir šī te zemapziņa un bezapziņa. Un vai mēs to pieņemam, vai mēs to nepieņemam, bet atkal tā viņš ir. Un tieši tas, kas atrodas šeit 95%, ir tas, kas pamatā nosaka to, kas mums ir apkārt, kādā vidē mēs dzīvojam, kādus cilvēkus mēs satiekam, kādas jūtas un emocijas mēs izdzīvojam. Un es tā ļoti vienkāršot to varētu nosaukt par katra mūsu iekšējo stāstu. Šie ir 95% zemapziņas un bezapziņas. Un tagad ļoti tā īsi un vienkāršoti, lai jums mazliet skaidrāks palikt, par ko es runāju, es nerunāju tikai frāzēs vispārīgās. Kas tad ir šis te mūsu katra iekšējais stāsts? Kas tad ir šī te mūsu metafora? Pati senākā mūsu smadzeņu daļa ir intuitīvās smadzenes. Intuitīvās smadzenes no pašiem pirmajiem reptīļiem, kādi vispār ir uz Zemes apdzīvojuši,
līdz pat šim brīdim šī smadzeņu daļa nav principā mainījusies. Un, ar ko tad viņi nodarbojas? Ja? Kas tad šajā smadzeņu daļā ir? Šajā smadzeņu daļā uzglabājas ļoti īsa informācija, kura tiek saīsināta kaut kur 2000 reižu, nekā tā vispār mums ienāk. Un šīs intuitīvās smadzenes atbild par mūsu emocijām un zemapziņu. Šajā smadzeņu daļā tātad tiek saglabāts pats svarīgākais un vērtīgākais. Tādējādi radot mūsu katru emocionālās pasaules uztveri. Šī te uztvere ietver sevi ļoti lielu kaudzi informācijas, kas ir tā sapakoti emocijās. Tas ir tāds vispārīgs frāzes. Pastāstīšu mēs drusku, kā tas darbojās ar mums. Pieņemsim to, ka mēs pārdzīvojam kādu sāpīgu traumatisku situāciju. Ja? Mūsu zemapziņai viss, kas saistās ar mūsu sāpēm, mūsu traumām, ir svarīgs pilnīgi viss. Visi šo te traumatisko situāciju ietverošo apstākļu. Piemēram, cilvēks atpūšas parkā, čivina putniņi, apkārt ir zaļa zāle, ir skaists pavasars, un blakus nāk kompānija, iedzērus cilvēku kompāniju, kuri sāk ņirgāties par šo cilvēku, apsēž uz šoliņu blakām, sāk par viņu ņirgāties, sāk viņu pazemot. Un tad, kad šis cilvēks cenšas no šīs situācijas izrauties, tā kā aizskriet, ja, kāds bravūrīgākais no šie iedzērušiem paņem viņu nogāž gar zemi, piemēram, nodara viņam pāri, tur piekauj, ja, fiziski iespaido, varbūt vēl uzpļā virsū izņirgājas, un par šo te upuri pasmējas un aiziet. Tad šī ir trauma cilvēkam šajā brīdī nodarīt. Un zemapziņa, lai pasargātu tālāk no šīs traumas, klasificē kā traumu pilnīgi visu. Klasificē kā traumu gan to, ka ir skaista zaļa zāle, gan to, ka čivina skaisti putni, gan to, ka ir soliņš. Pieņemsim vēl to, ka kādam no šiem te vardarbīgiem cilvēkiem ir bijis telefonā skanējis kaut kāda mūzika, piemēram, kas viņam varēja skanēt, kaut kāds sens smoky ieraksts. Ja? Un vēl tad šī te smoky dziesma. Un tad mūsu šajā smadzeņu daļā visi šie faktori tiek saglabāti kā traumas. Čakts un tiek iesēgot, iedot atmiņā. Un šāda veida informācija, ja, smadzenēs tiek sagrupēta tādos kā faktu konglomerātos, kas savukārt ir sasaistīti ar asociācijām. Un tālāk tad šādu faktu kopums vada un nosaka mūsu dzīvi. Tā ir tikai viena šāda trauma. Normāli cilvēka dzīvē šādu traumu līdzīgi vai citādāk veida situācija, kad cilvēkam ir ļoti nodarīta sāpīgi, ir pietiekoši daudz. Un kā tas tālāk strādā? Cilvēks ticis galā ar visu to, kā viņam šeit gāja, paiet kaut kāds laiks, pēc kaut kādiem 3 gadiem, viņš atkal pavasarī saņem skaistu atvaļinājumu un nopērk, piemēram, ceļzīmu uz kaut kurienu un aizbrauc, bauda, Dresdenē, piemēram, bauda atvaļinājumu. Un viņus izlaiž pie kārtējā parka, kur viņi iet un vēro dabu. Šis cilvēks, dzirdot skaistus putnus, redzot zaļu zāli, redzot parku un soliņu, sajūt nenormālu trauksmi, un viņam no tā visa gribas aizbēgt. Kāpēc tas notiek? Tas notiek tāpēc, ka mūsu zemapziņa ir izveidojusi mūsu metaforu, mūsu iekšējo stāstu,
ka tad, ja ir visi šie faktori vai daļa no šiem faktoriem, tad tās ir briesmas. Kaut gan īstenībā briesmas visā tajā nav, jo viņš ir vienkārši ar grupu, un viņam nesāp, viņam nekas nevar sāpēt, viņš iet un valda. Bet izējot no tā, ka mūsu zemapziņā visi šie faktori ir sagrupēti ar sāpēm, šis cilvēks neapzināti sāk meklēt problēmas šajā te vidē, kur ir pārējie. Viņš neapzināti sāk uzvesties neadekvāti, līdz beidzot kāds no grupas agresīvākiem dalībniekiem viņam vienkārši nodara pāri. Vai, kad mēs paši jau izprovocējam šo situāciju, tikai tāpēc, ka zemapziņā viss tā ir sakārtojies, mēs atkal esam, ar mums visi kārtībā, jo tiešām izrādās, kas izrādās, kā ir taču briesmas. Un atkal, tad, kad ir pavasars, skaisti dzied putni, ir zāle, ir parks, ir sūliņi, atkal ir briesmas. Un nu jau atkal konkrētāk mūsu zemapziņa šo te faktu ir pieņēmusi kā mūsu iekšējo stāstu. Nu, tas ir viens, jā? Viena no mūsu iekšējā stāsta sastāvdaļām. Nu, mūsu apziņā, mūsu pieres daļā nokļūst pavisam nedaudz informācijas, kas ir rūpīgi apkopota, nu, ar tādu kā atpazīšanas zīmi, nu, tādu kā šleipīt viņam uzlikt. Nu, piemēram, cilvēki. Tātad, mēs smadzenēs zem vārda cilvēki, mums katram ir kaut kas savs. Tātad, cilvēki, tas ir cik, tas ir par ko, tas ir kādas krāsas, tie kādi mūs mīloši, nemīloši un tā tālāk. Tad, kad iet runa par cilvēkiem, tad katram viss tas, ko es te runāju, un vēl vairāk asociējas ar kaut ko savu. Piemēram, zivs. Atkal. Katram rādās sava zivs, savā vietā, savā veidā. Brīvā savaļā peldoši, vai zivs uz šķīvi jau pagatavot, vai zivs kaut kur. Ja? Katram tātad tas ļoti daudz liels informācijas kopums ar atpazīšanās zīmi, tātad ar vārdu atpazīšanās zīmi, jā, mums tiek pieres daļā apziņā jau sakopots. Nu, un tad, kad mēs par kaut ko savstarpēji sarunājamies, jā, tad, kad mēs vienkārši apmainamies frāzēm, katram no šiem vārdiem, pilnīgi katram no šiem vārdiem ir sava pieredze, sapratne, emocijas, uztvere. Un kaut gan viss šis te kopums, par ko es tikko teicu, ir katram zem vienas frāzes. Ja? Tātad mūsu apziņā šo te sauc par metaforu. Savu iekšējo stāstu aiz katras frāzes. Un nu, tālāk varētu sekot jautājums. Kas tieši mums katram aiz šīs vienas frāzes, kādi tēli katram mums seko? Nu, kas ir darbs katram? Kas ir mīlestība katram? Kas ir katram attiecības? Kas ir katram finansiālais stāvoklis? Katram mums ir pilnīgi cits stāsts. Nu ko, nākošā video es parādīšu to visu ar metaforiskām kartēm, kā mēs katrs varam to iepazīt un redzēt, bet es vēl gribu pastāstīt, kas vēl ietekmē mūsu metaforu, tātad mūsu katra iekšējo stāstu. Un es gribu tā ļoti vienkāršot parunāt par programmām. Kas ir programmas mums katrā? Nu, katra programma
sastāv no pārliecībām, kas dzīves laikā ir iegūtas. Un pārliecības mums katram savas rodas jau no dzimšanas, ja? Kuras ir radījušas kaut kāds konkrēts jūtu daudzums. Savukārt tās sastāv no emocijām, piemēram, jūtas bailes. Ja? Un šis te bailes sastāv no vairākām emocijām. Piemēram, dusmām, agresijas un tā tālāk. Ja? Kā tiek šīs te programmas ieliktas? Es gribu teikt, ka šajā brīdī mūsu laikā dzīvojošie cilvēki audzina savu jauno paudzi jau gudrāk, jau daudz zinošāk, bet, teiksim, tie manas paudzes cilvēki mazdruscīt jaunāki, daudz vecāki, ir auguši tā, kā mēs esam auguši, jo mums to īpaši ar mums neviens tā nenodarbojās, lai mūs kaut kā īpaši audzinātu. Mēs vienkārši augām paši par sevi. Tā viņš bija. Piemēram, tēvs māca zēnu braukt ar divriteni, ja? Un kā jau sākumā visiem ir bailes no brauciena, ir kritieri, ir viss kaut kas. Un ja šajā brīdī, bērniņš dēls no tēva mutes dzird nevis uzslavu par katru to, kas viņam, ir jau izdevies, ko viņš jau māk, kas viņam jau ir labāk nekā iepriekšējās reizes, bet, ja dzird no tēva puses kliedzienus, ka tu esi tīzlens, un tev vispār nav drosmes, taču saņem to savu drosmi, dari taču tu kaut ko, kur var būt tik tīzlis bērns? Tad pa dzīvi mācoties jebko jaunu, kurā mēs sajutīsim atkal vajadzību iziet no savas komforta zonas, tā arī notiks. Un notiks kas? Ka zēns jau būs sen izaudzis, būs kaut normāls atbildīgs vīrietis, bet konkrētās situācijās, kas viņam sasauksies ar to, kā viņš parkā mācījās braukt ar riteni, viņš rīkosies bez drosmes, un viņš rīkosies, viņš būs kā sapīts, kā tīzlēnis. Kā viņam teica tēvs, tā viņš arī rīkosies. Tas ir arī tas, kas veido mūs par katru iekšējo stāstu. Un līdz ar to es jums gribu teikt, ka ir vēl lieta, kas veido to, kas esam īsti mēs, tie lādiņi, ko mēs nesam no citām dzīvēm, bet par to es mums drusciņi pastāstīšu vēlāk tad, kad mēs jau paņemsim rokās šīs te metaforiskās kartas, un es jums īsi un ļoti vienkāršot pastāstīšu, ko mēs ar šīm kartēm sev par labu savās dzīvēs spējam un varam mainīt.